Tad meditācija, karmas izlīdzināšana. Izdariet vairākas dziļas ieelpas. Izelpas. Ar katru izelpu ķermenis atslābinās, atbrīvojas. Vērojiet telpu un vienlaicīgi vērojiet arī savu ķermeni, savu kanālu. Sajūtiet savas saknes, savu savienojumu ar zemes centru, zemes māti. Sajūtiet arī savu savienojumu ar debesu tēvu, absolūtu, tad augstu debesīs. Sajūtiet savu sudraba stīgu. Ielpā no tēva absolūta, ielpojiet dievišķo gaismu kanālā. Un tā vienkārši izplatās ķermenī. Un izelpā izelpojiet zemes centrā. No zemes centra ielpot zemes mātes enerģiju. Un izelpojiet debesīs. Ielpa no tēva absolūta. Izelpa zemes centrā. Ar vienu uzmanības daļu esiet savā centrālajā kanālā, caur kuru plūst lielā tēva, lielās mātes enerģijas. Ar otru uzmanības daļu esiet savā sirds centrā. Un iedomājieties, ka jūs esiet savā spēka vietā. Tā var būt reāla vieta dabā vai iedomāta. Un šajā spēka vietā tāpat esiet savā kanālā ar saknēm zemē, zariem debesīs, tātad savienojumā. Ar lielo tēvu, lielo māti. Vērojiet, kāda ir apkārtne, kāda ir šī vieta. Ir kalni vai pļavas vai mežs. Apskatiet to ar savu uzmanību. Veltiet uzmanību, mīlestību šai vietai.
dabas gariem. Pasakiet paldies zemes mātei par to skaistumu, par visu, ko viņa ir devusi, visām zemes bagātībām. Un šajā vietā sakuriniet ugunskura. Un paaiciniet pie ugunskura tos cilvēkus, dzīvniekus, egregorus, ar kuriem jums vajag izlīdzināt karmu. Tas var būt tā bijusī darba vieta, uzņēmums vai organizācija. Tā var būt ģimene vai dzimta. Tik, cik šajā brīdī ir harmoniski. Tie var būt dzīvi vai miruši. Nav nozīmes. Paaiciniet pie šī ugunskura. Iedomājieties, ka ir arī uzklāts galds, tad jūs uzklājat galdu ar ēdieniem, dzērieniem un dāvanā. Nedomājiet, kur ņemsiet. Visumā visa ir pietiekoši. No pārpilnības raga plūst dāvanas. Pasakiet paldies šiem cilvēkiem, būtnēm vai enerģijām vai egregoriem. Paldies par pieredzi. Paldies par to labo, ko viņi jums ir devuši. Par labajām mācību stundām, par dāvanām. Un arī par grūtajām mācību stundām. Par visu paldies. Pasakiet, ka šī pieredze bija ļoti vērtīga. Viss, ko viņi ir darījuši. Viss bija ļoti vajadzīgs. Tas bija vajadzīgs jūsu pieredzei, jūsu attīstībai. Lai arī kas tas bija. Vai tā bija audzināšana, vai tās bija tas nodevības. Tas viss bija vajadzīgs jūsu pieredzei. Lai jūs varētu atstrādāt karmu, lai jūs varētu augt, attīstīties. Un kļūt gudrāki, viedāki, jūtīgāki. Paklanieties viņu priekšā, su karmisko skolotāju priekšā, līdz zemei, pateicībā. Sakiet, es jūs mīlu, es jūs cienu, es jūs godinu. Ja gribās parunāties, var vēl parunāties, arī kādu stingrāku vārdu pateikt tagad. Ja tie ir jūsu tuvinieki,
Tie var būt darba biedri. Varbūt ir kas sakāms. Jūs tagad variet to pateikt. To, kas jums ir uz sirds, to, kā jūs jūtaties. Un palūdziet piedošanu. Palūdziet piedošanu par šiem vārdiem un palūdziet piedošanu par to, ko jūs esat nodarījuši. Varbūt jūs viņus esat aizskāruši jebkādā veidā, domās, vārdos, darbos vai kā citādi. Šajā vai citās dzīvēs, citās realitātēs, citos iemiesojumos. Izlūdzieties piedošanu par saviem darbiem. Uzņemieties atbildību tikai par saviem darbiem, vārdiem, domām. Un apsolieties turpmāk tā nedarīt. Turpmāk apzināti nedarīt pāri nevienai dzīvai dvēselei. Un piedodiet paši sev. Piedodiet paši sev par to, ka jūs kļūdījāties. Tas ir cilvēcīgi. Tas ir normāli. Mēs visi cilvēki nākam uz zemi, lai mācītos no savām kļūdām. Kā piedodiet, un viss ir piedots, viss tas, kas ir apzināts, izprasts, tas viss ir piedots. Piedodiet paši sev. Samīļojiet paši sevi. Un piedodiet arī šiem cilvēkiem. Dzīvniekiem, būtnēm vai egregoriem. Piedodiet par to, ka jūs ir sāpinājuši. Piedodiet. Un pateicībā sadāviniet dāvanas. Viņi var ņemt paši, vai arī jūs dodiet to, ko viņiem esiet palikuši parādā. Atdodiet viņiem viņu dvēseles daļas, viņu enerģiju, vienkārši ar nodomu. Atdodiet visu, kas pieder viņiem. Visas viņu dvēseles daļas. Un salieciet šajās dāvanās gaismu, mīlestību, piedošanu. Un pasakiet, ka jūs atlaižat tos līgumus, saistības, vienošanās. Tad jūs pārtraucat no savas puses. Un palūdziet augstākajiem spēkiem.
augstākajām gaismas būtnēm, saviem gidiem, kuratoriem. Dziedināt to karmas daļu, cik ir paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna šajā mirklī. Un izšķīst līgumi, saistības, vienošanās. Zvēresti. Palūdziet, lai jums atdod jūsu dvēseles daļiņas. Tās dievišķās dvēseles daļas, kuras jūs paši esiet iemainījuši, atdevuši vai kā citādi pazaudējuši šajos notikumos, attiecībās. Pasauciet atpakaļ savas dievišķās dvēseles daļas. Un pasakiet paldies. Paldies šiem cilvēkiem. Organizācijām vai egregoriem vai būtnēm. Paldies par to, ka viņi atnāca. Paldies par to pieredzi. Enerģijas apmaiņu. Paldies. Saka, es jūs mīlu. Cienu, godinu. Jums ir vieta būt. Var samīļot. Arī tos, kurus nevisai mīliet, samīļojiet. Iedomājieties, ka viņi ir kā mazi bērni. Viņiem ļoti, ļoti ir vajadzīga mīlestība. Jūsu uzmanība, mīlestība. Šī pieredze bija ļoti vērtīga. Bet tālāk ir jāiet katram savs ceļš. Savs dvēseles ceļš. Tāpēc atlaidiet. Atlaidiet, lai iet šie cilvēki. Ar mīlestību, ar piedošanu. Iet viņi, vai arī jums jāiet. Tad pasakiet. Tālāk jūs iesiet savu dvēseles ceļu. Un visu to pieredzi, ko jūs ieguvāt sadarbībā ar šiem cilvēkiem, jūs ar cieņu nesīsiet tālāk. Bet tālāk tātad katram savs ceļš. Viņi tika paaicināti tikai uz šo sarunu. Un atlaidiet, lai iet. Uzticiet viņus Dievam. Lai iet saskaņā ar savu dvēseles uzdevumu. Ļaujiet, lai iet. Atlaidiet arī bērnus, nekur jau viņi nepaliks, jo viņi tika paaicināti tikai uz šo meditāciju.
un ar savu uzmanību esiet savā ķermenī. Tāpat savā spēka vietā. Sajūtiet atkal savu centru, savu kanālu, savienojumu ar zemes māti un debesu tēvu. Dievišķā gaisma plūst caur kanālu un piepilda ķermeni, piepilda auru, smalkos ķermeņus. Harmonizē, līdzsvaro. Un sajūtiet arī sevi šai dabas vietā. Pasakiet paldies visiem dabas gāriem, enerģijām. Pasakiet paldies Tēvam absolūtam, saviem garīgajiem pavadoņiem, gidiem, kuratoriem, eņģeļiem, ērceņģeļiem, visām gaismas būtnēm, kas šeit piedalījās. Pasakiet paldies cilvēkiem, visiem, kas te piedalījās. Dzīvniekiem vai gariem. Ar uzmanību ejiet uz zemi un pasakiet paldies zemes mātei. Sazemējieties. Un atkal esiet savā ķermenī. Sakiet paldies paši sev, savam ķermenim, savai dvēselē, savam garam. Sajūtiet ķermeni. Pasakiet, es esmu šeit un tagad. Es jūtu, es mīlu sevi, es mīlu pasauli, es mīlu visu un visus. Es eju, es daru, es zinu, es apzinos, es esmu šeit un tagad. Šajā dzīvē, šajā laikā, šajā telpā, šajā ķermenī. Un caur dziļu ieelpu, izelpu, atgriezieties šeit un tagad, jo meditācija ir beigusies.